Ja tu mēģini sūtīt cilvēkiem bildes no sava telefona vai arī publicēt tās internetā, pārtrauc to darīt, līdz tu zini, ka tas ir droši. Te būs piemērs. Uztaisam bildi, ielādējam to datorā un atveram mājaslapu, kas saucās jimpl.com. Šeit augšā pielādēšu bildi, ko tikko uzņēmu, un dažas sekundes, un tas pasaka precīzi, kurā vietā es atrodos. Tas var parādīt to uz kartes. Te jūs redzat, es varu pievilkt tuvāk, varu pārslēgt satelītu skatu, un jūs zinat, kurā mājā es biju, kad es šo bildi uzņēmu. Te ir redzama māja no ielas, te atrodas mans birojs. Un te pat var redzēt, cik augsts no zemes biju. Ja mēs paskatāmies, tie ir 27 metri virs jūras līmeņa. Tāpat te ir redzams precīzs mans telefona modelis un ražotājs un oriģinālais datums, kad tieši es šo bildi uzņēmu. Vai es to gribu sūtīt cilvēkiem, kuriem sūta savas bildes? Protams, ka nē. Tad kā mēs to varam noslēpt? Ja tu lieto Android, atver savu mobilā telefona kameru, uzspiedz bultiņu augšā un uz uzstādījumiem. Nobrauc pašā apakšā, un tu redzēsi saglabāt atrašanās vietas informāciju. Man tas šobrīd ir ieslēgts, bet es tagad to izslēgšu. Tagad šī lokācija, piemēram, bildēm vairs nesaglabājas. Ir telefona modeļi, kuriem tas ir ieslēgts pēc noklusējuma, tāpēc noteikti paskaties, kāds uzstādījums tev ir tagad. Lai izslēgtu to priekš iPhone, atver uzstādījumus, aizej uz privātums drošība, atrodi lokācija un atrodi kamera. Norādi, ka kamerai tu nekad nevēlies dot atļauju tavai lokācijai piekļūt. Bet ko darīt, ja bilde jau ir uzņemta un tu tagad vēlies noņemt lokācijas informāciju no tās? Atveram to pašu mājaslapu jimpl.com, kur es jau ielādēju bildi, un zem šīs bildes ir poga Remove Metadata. Ja es to uzspiežu, tas man ļauj lejupielādēt šo bildi tīrā veidā bez šīs informācijas. Saglabā šo video, varbūt noderēs vēlāk un līdz nākošajai reizei.